Sveika tautā, kā vienmēr ceturtdiena, un es nirstu Subaru pasaulē. Šī te sarkanā impresa. Labi, te zilā impresa. Viņam viens ir mīnus. Viņām ir gandrīz 20 gadi, un pa šiem 20 gadiem viņas mēdz, baigi norūsēt. Ko daram? Sākumā pret apstrāde, pret rūsu, līdz pat, buņģas maiņai. Šodien ir īstais mirklis, kad mēs varam pievērsties tam un parādīt, kā notiek change for change. Buņģa veca prom, buņģa jauna šurp. Ainor! Sveiks, Ainor! Čau! Haubes vaļā! Piepīpēsi, vai? Vairs nē. Šeit notiek viens interesants process. Tiek mainīta viena detaļa. Kā tu domā, kura? Akumulators. Arī nav. Motors arī nav. Te tiek mainīts virsbūve. Šī te virsbūve tiks likta šim te auto. Neiet kopā vai ne kaut kā? Jā. Šitam arī virsbūve. Tātad notiek virsbūves maiņas process. Mazliet apstāstīšu, kā tas notiek. Varbūt kādam liekas, ka tā ir kaut kāda raķešu zinātne. Bet, tā ir tāda darbību kopums, secīgs, pareizs, lai tas viss varētu notikt, ka šīs te visas mašīnas detaļas nokļūst tādā virsbūvē un arī juridiski pareizi. Tātad saskaņojot to ar CSDD, un visa šīs te mašīnas vēsture tiek burtiski pārnesta uz turieni. Un šī virsbūve vienā brīdī pazudīs. Gan no CSDD, gan arī dabā. Jo viņas, diemžēl, laicīgi nepasargāts materiāls ir nokalpojis. Ir diezgan lielas rūsas bojājumi un tiešām nav rentabli viņu vairs saglābt. Tādi eksemplāri arī nonāk dažreiz. Ļoti interesanti. Es labprāt paskatīšos, kā tas notiek. Jā, to visu vienā dienā parādīt nav iespējams, bet īsumā izstāstīšu, ko mēs darīsim. Laikam šeit, vispirms jau šeit visvienkāršāk. Šeit šonedēļ nedarīsim neko, jo šī kā mašīna ir jāatrāda CSDD, jāatrāda, ka viņa ir vesela, ka viņa ir braucoša, ka tas netiek likts no kaut kādiem 10 mašīnām kopā un tad tiek radīta kaut kāda mašīna. Nē, šī ir braucoša, principā viņa gāja katru gadu apskati, šogad viņai tā apskate visticamāk nesanākta. Bet tehniski viņa ir ļoti labā stāvoklī tā mašīna. Saimnieks par viņu rūpējies. Virsbūvē, kā sakot, no ārpuses jau neko nevar redzēt, bet tur apakšā patreiz nav iespēja parādīt, bet tur nav arī baigi ko rādīt. Tur ir... Es pamanīju to H6, tas arī? Tas jau bieži vien ir viens no iemesliem, kāpēc izdomā mainīt virsbūvi. Vai, šodien, ja ieies salonā, paprasīsi, gribu nopirkt 3-litrīgu Subaru vai 3.6, pateiks, nav, beidzās. Viss. Tad, ja cilvēkam uzrunā tas modelis, uzrunā tā dinamika, ko piedāvā šāds izpildījums mašīnai, tad nonākam līdz šādam procesam, jo gribās to braukšanas prieku paildzināt. Tad es apstāstīšu, kas šeit notiek. Tātad šai te virsbūvē, lai viņu arī jāatrāda CSDD, bet viņu savukārt nedrīkst atrādīt kā mašīnu. Tāda ir prasība CSDD. Tātad jānoņem visi bamperi, jānoņem visi tilti. Drīkst palikt iekšā durvis, spārnis, stikla, to viņu neprasa tur tagad visu raut ārā. Bet nedrīkst būt salons, nedrīkst būt, te var redzēt mazliet salonā jau te tiek process darīts. Tiek jaukt viss ārā, visi šitie te vadi tiks izņemt ārā. Un tad virsbūve būtībā vai tiks likta uz treilera, vai izsaukts salīdzināšanas eksperts pie mums uz vietas, un te viņš secinās, ka šī ir atbilstoša virsbūve, tā ir vesela mašīna un tiek atvērta juridiski lieta, virsbūves maiņa. Ko darīsim mēs? Interesanti. Tā mašīna beigs eksistēt, un šī mašīna sāks eksistēt. Jā, bet ar šīs mašīnas radurakstiem visiem. Ar visiem numuriem, ar visām
Nu, viss attiecīgi šai mašīnai arī gāzes iekārta ir pilnīgi viss, tas tiks pārlikts. Un tā mašīna turpinās braukt ar šīs te sirdi. Tātad mēs tā baigi nopietni šai mašīnai pagarinām dzīvi. Jā, nu, klients to ir izvēlējies, lai šī viņam tuva mašīna turpinātu braukt. Un šī ir tā iespēja. Plus šai mašīnai arī, šai virsbūvē veiksim arī pretrūsas apstrādi, jo nepateicu mazu noslēpumu. Šī mašīna nāk no valsts, kur nerūsē mašīnas vai nerūsē tik daudz. No Japānas vai? Šoreiz nē, Šveice. Tad, lai kā tur Šveicē sniegs ir, ziemas ir, mašīnas nerūsē. Tad tur viņi par ceļiem rūpējās visticamāk kaut kā saudzīgāk attiecībā uz tehniku. Bet tur es esmu pamanījis, tur kalnos arī prasa uzlikt ķēdes, nevis vienmēr viss nokaisīts ar sāli. Droši vien, ka to nevar nemaz varbūt izdarīt vai kā, bet no turienes nāk mašīnas būtībā vai bez rūsas, vai ar mazu rūsu. Tā kā tas viss ir iespējams. Ir vērts to darīt, un tad, kā sakot, šī mašīna būs ļoti kvalitatīva beigās. Man uzreiz radās jautājums, mēs tā kā dodam otru dzīvi. Uz cik mēs viņu pagarinam šādu 20-gadīgu, es tā pieļauju, mašīnu, nomainām buņģu, un cik ilgi viņi vēl ies? Redz, to es jau tev minēju tādā mūsu sarunā sākotnēji, ka šai mašīnai tiek iedot otra dzīve, bet tas līdzīgi kā, ja labo zobus, tas nenozīmē, ka tu vienreiz uzlikti zobam plombi un tālāk jau var atkal alus pudeles taisīt ar zobiem vaļā. Nē, par to mašīnu būs jāturpina rūpēties, bet tas pamats, par ko rūpēties, tiks iedots ļoti nopietns. Tehniskās lietas, kas pa ceļam ir jānomaina, tad kā motors ar visiem tiltiem tiks ņemts nost, attiecīgi visas lietiņas, kuras sīkākās, kuras katru reizi prasās tur atskrūvēt atskrūvēt to, šajā reizē tiks skrūvēts viss. Jā. Tad visu, ko tu redzi ar aci, ko vajag nomaini. Tas, ko es esmu pamanījis, mēs jau ne pirmo mašīnu tādu uztaisam. Tās, kuras ir taisītas tādā pat veidā, vismaz gadus 5 brauc bez tādām īpašām problēmām. Protams, ir saucamās tekošās daļas, kas ir bremzes, tad kaut kādas apkopes, varbūt kāds gultnes, kas lien ārā. Tādas, kas ir vienkārši salīdzinoši maināmas un kas nokalpo tikai no nobraukuma, nevis no stāvēšanas. Tātad šādas lietas visticamāk tai mašīnai tāpat vajadzēs turpināt darīt. Tāpat arī tā pretrūsas apstrāde. Viņu vajadzēs ik pēc kādiem 2 gadiem jāpiebrauc, jāatrāda un redzēsim, kā tas viss tur smuki turās virsū. Ja viss ir labi, tad nekas. Ja tur kaut kāda maza rūsiņa līdīs ārā, atkal apstrādā, mazliet pieliek roku un turpina braukt. Es domāju, ka, baidos teikt, varbūt pat otru mūžu iedosim. Jā, es te skatos, tā virsbūve tiešām labā stāvoklī. Mēs jau esam laikam redzējuši virsbūves, kas ir ne Latvijas braukšanas tās, kas ir no siltākām zemēm vai tur, kur acīm redzot par ceļa apstākļiem rūpējās savādāk, kad tas Subaru nav jau, viņš nerūsē vienkārši jebkur. Viņš rūsē tur, kur ir tie tādi apstākļi, pie mums viņi tādi ir. Man tagad otrs jautājums radās, cik ilgā laikā jūs ar to mēģināsiet tikt galā? Mans plāns ir tāds, ka tas varētu aizņemt, šonedēļ mēs sākam, tad tas aizņems 1 pilnu nedēļu un varbūt kādu astīti. Kopumā rupi rēķinot 2 nedēļās ar šo procesu tiek galā, bet tas nenozīmē, ka tai mašīnai tur 3 cilvēki visu laiku strādā. Tas ir 1 cilvēks ar ik pa brīdim palīdzību, dara to procesu un tā viņš iet savu gaitu. Ir kaut kādas arī dīkstāves, jo pēc būtības, kamēr mēs neesam juridiski to mašīnu atrādījuši CSDD, mēs arī pāris dienas vispār neko nevaram darīt, jo mēs šito nevaram sākt kārdīt, kamēr viņas nav atrādītas. Tātad ne to mēs nevaram atrādīt, kamēr tas nav izjaukts, un tas ir jāizjauc, un tas nedrīkst būt izjaukts. Tad, kad tas būs noticis, tad mēs zvanam, lai brauc salīdzina. Ja viss ir, tad jau sākam šo mašīnu jaukt. Tā gaidīs detaļas no šīs, un tā mēs liksim pāri. Tad, kad tādā mašīnā viss ir salikts un
mašīna lec un brauc, visas gaismas deg un mašīna stūrē taisni. Viss, tad braucam uz CSDD, atrādām pēdējo to izdarīto darbu, kur viņi savukārt pārbauda, ka viss ir izdarīts korekti. Mašīna atbilst braukšanai pa ceļu, arī atgāze tai skaitā, tad ja viss ir kārtībā, tad viņi apstiprina zīmogs virsū un braucam reģistrēt. Super! Man tā kā gribās pagriezties uz otru pusi, kur tev parasti tie Subaru stāv, dažādi gadi, dažādi modeļi. Un jautājums, vai to var darīt ar jebkuru praktiski modeli, kurš šeit, kuru mēs zinām. Mēs esam to darījuši būtībā tiešām ar jebkuru. Mēs esam vairākus Foresterus tā uztaisījuši, vairākus tieši šī gada Outbackus. Ceļš 3-litrīgais, tos cilvēki ļoti ir iecienījuši un labprāt paildzina viņa dzīvi. Imprezas, tās, kas ir vēl labas tehniski, bet arī tām laika zobs viņas nesaudzē. Jo, piemēram, tā pati pretrūsas apstrāde, es teikšu tā, pēdējos 10 gadus tā nopietnāk pie viņas cilvēki domā. Kaut gan viņa jau tā kā daži uzņēmumi sāka piedāvāt jau senāk, bet tas šķietami likās dārgs process, vai tas kaut kādus dos rezultātus. Ar neviens nezināja, laika gaitā pierādās. Rezultātu tas dod un iztērētā nauda ir tā vērts pretrūsē. Jā, uz šo skatoties un tevī klausoties, man palielinās simpātija pret šo te veco Outbacku. Ja cilvēki maina, man jāturpina ar viņu braukt, jo tas paliek par ekskluzīvu modeli. To laiks rādīs, bet pats esi redzējis, ka ir kaut kādi modeļi, kas pēkšņi sāk nevis maksāt lētāk, bet dārgāk. Un varbūt arī šāds modelis būs tieši tas, kas būs iecienīts kaut kādu autoentuziastu rokās. Un galu galā arī varbūt nonāks līdz tādam statusam kā vēsturiskais spēkrats. Un tādēļ sazini, kā tur viņam veiksies tādā statusā. Jā. Tā, ka to mēs paredzēt nevaram. To nosaka paši cilvēki un benzīna galvu kopiena. Es te skatos tas pats Moskvičs, kur mēs rādījām te pagājušajā nedēļu. Jā. Tas kaut ko, tas pretkarozija. Viņam tur tik vienkārši virsbūvi nevar nomainīt. Nē, šitam virsbūvi nav no kā nomainīt. Šitam virsbūvi bija būtībā, jāglābi. Tas, ko mēs te darījām, mainījām grīdas paneļus, kur ir grīda jau visi ir uztaisīta smuka, lai tagad gan žūst tas tie visi apstrādes materiāli. Vēl jāapstrādā no apakšas, bet principā var redzēt gan viss salons, gan arī jumta tā plate, viss ir nokrāsots no iekšas. Tur, kur bija rūsa, tur tagad ir gan rūsas pārstrādes materiāli, gan arī krāsa pa virsu, lai tas viss kalpo. Un, ja to mašīnu turēs attiecīgi, es domāju, ka patreiz viņai ir 56 gadi. Nezinu, sazini, ja labi par viņu rūpēsies, varbūt vēl 20, 30, 40. Kas tad ar viņu notiks, sazini vispār. Lai nerastos doma, kad ļoti vecus Subarus atjauno, mēs jums parādīsim kaut ko svaigāku. Ir bišķi jaunāks, kaut 21. gads šitas ir. Aicinājums tiem cilvēkiem, kam ir trāpījies labs modelis rokās, kuru ir vērts apstrādāt un saglabāt, lai nenonāktu varbūt līdz iepriekš minētajiem stāstam, ka jāmaina ir virsbūve, tad mēs piedāvājam virsbūvi apstrādāt. Tā kā ir šeit. Tad nojauc visas sastāvdaļas nost, apstrādā ar antikorozijas materiālu un tas viss kalpos pats par sevi un par virsbūves nomaiņu, iespējams pat nevajadzēs domāt. Vismaz gadus 10 un uz augšu. Un tā kā pie zobārsta periodiski jāatrāda, vai ne? Tas gan ir svarīgs nosacījums, jo mēs jau nevaram zināt, kur jūs to mašīnu turat. Un, ja gadījumā kāda mašīnas virsbūves daļa ir izdomājusi tomēr rūsus iztārā, tad mēs to detaļu apstrādāsim papildus. Un, tā galvenā doma saglabāt un paildzināt mašīnas dzīvi. Kā redzams, dažādiem modeļiem strādājam dažāda līmeņa problēmām.
Vispirms aicinu, varat noteikti piezvanīt un atbraukt uz servisu pie mums, atrādīt savu mašīnu, izstāstīt savu sāpi. Mēģināsim meklēt risinājumus gan vecākām mašīnām, gan tādas kā iekšā stāv boksā jaunākas mašīnas ar dažādām lietām. Tā ir pretrūsa, varbūt kaut kādas elektronikas kaitas, varbūt tā ir apkope un kvalitatīva sekošana mašīnā līdzi, jo mēs esam Subaru speciālisti. Mēs zinām nedaudz vairāk tīri, tāpēc, ka mums ir pieredze uz vienas markas mašīnām. Tur mēs esam speciālisti, bet arī citu marku mašīnas, kam ir, patīk tā vieta, kur mēs atrodamies, vai patīk, ko mēs darām, arī tās var atbraukt un droši pieteikties pie mums uz servisu. Paldies, Ainār! Ļoti interesanti bija. Parādīsim to finālu, kad būs gatavs. Un visi tie, kas vēl nav pievērsušies šīm te zvaigznītēm, laipni lūgti klubiņā.